Noslēdzies konkursu uz iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietu. Un šeit pirmajā kārtā piedalījās 7 kandidāti, otrajā kārtā mēs uzklausījām komisiju 6 kandidātus. Bija pārstāvji no privātā biznesa, gan no valsts pārvaldes, gan no akadēmiskā apvienotā. Kandidātiem galvenais bija parādīt labāko vīziju, tātad kā iepirkuma uzraudzības birojām turpmāk būtu visefektīvāk jāfunkcionē. Un šeit bija ļoti svarīgi arī saprast, vai kandidātiem ir pieredze šajā amatā vai nav. Komisija par labāko kandidātu atzina Daci Gaili. Daci Gaili strādā birojā no tā izveidošanas, un viņiem bijusi ilgstoši arī vadošā darbiniece, un arī pēdējos mēnešus viņa aizstāja vadītāju. Viņai ir vislabākais redzējums uz turpmāko biroja attīstību, tātad, lai viņš kļūtu vēl efektīvāks, un arī ļoti liela pieredze. Kā teikt, arī vēl var minēt akadēmisko pieredzi, tā kā lasot lekcijas par šo te jomu augstskolās. Tā kā, manuprāt, šis ir ļoti labs lēmums, jo tas arī nodrošina pēcību un arī, kā es minēju, labākā vīzija, tad kā birojām būtu turpmāk jāfunkcionē. Finanšu ministrija gatavo dokumentāciju, lai jau tuvākajās valdības sēdēs varētu izskatīt